Baigi nesteidzies. Lēnām. Sava kartiņa braukšanas. Opa! Jomajo! Labrīt, 4 no rīta. Šodien man pavisam savādāka rosība. Reku viens arī izlīdz no alas. Šodien brauksim kopā. Vakar bija ļoti gara diena. Cerams, šodien būs ļoti īsa diena. Bet ja tu jau esi mani pirms tam redzējis, tad jau noteikti zini, kā man tās īsās dienas. Alis, gatavi braukt pēc gotiņām? Jā. Davai, brauksim pēc gotiņām. Un tad jau maziņo. Ar šito maziņā jūs vēl nebūsiet braukuši. Jāiet ar riteni braukt uz darbu. -4 grādi ārā. Meita pirmo reizi, man liekas, tādos mīnusos gāzīs. No, Alis, kā tev šķiet, kā ir braukt -4 grādos ar riteni? Augsti. Deguns sals, ne? Manējāds izskatu villis un meitai jau vieglāk braukt. Meitai jau foršas riepas pa ziemu gāst. Man tomēr ātrumiņam un tālumā. Kā domā, nosals deguns? Varbūt. Varbūt. Es nezinu. 2 susliki esam gatavi braukt pa augstumu. Pasties, kā šitais te susliks. Varēs gāzēt riktīgi, ne? Kā domā? Asara būs piesals pie sejas? Jā. Būšot mums asara. Braucam. Augsts pa degunu? Jā. Bet forši, ne? 5 gandrīz no rīta. Ričuku misā. Jā. Nu, ko esam gandrīz darbā? Vēl jāpār. Viss labi brauc, es ar telefonu runāju. Esam gandrīz darbā. Vēl jāpārbrauc autobānim. Meita saka, ka viņai patīk kaut šitās actions 5 no rīta, -4 grādos ar velosipēdu mīties. Jā, bišķirs, bet mums sola, ka tu izsāksies snikšana, tā kā varētu būt, ka būs atkal jautra braukšana šodien. Es vakar ar šito braucu, jā, šito skānainu atsaino skāniju, nu ir pārteicos, bet acis ir izslēgtas. Bet šodien mēs brauksim ar vienu aparātu, kuru jūs vēl neesat redzējuši, kur es braucējam, piedarbināsim viņu. Iedošu meitai paturēt telefonu. Šitais ir skānis labais. Šitais ir rūciens. Tā, nu, man šīs dienas aparāts studijā. Reku šitais MAN. Tas vecais šefa auto. To jau jūs esat redzējis, kā es te ziliem dūmiem gāzē. Pastīsimies, kā šitais pielec augstumā. Arī manuālā kārba. Man liekas, ka šitam pat kruīza kontrola nestrādāja. Iedošu meitai telefonu, pastīsimies, kā viņš pieleks. Pasties, Alisiet, šitā paturi, lai cilvēki dzird, kā viņš lec, ja? Jo. Aiziet. Neuzbrauc no virsū. Nē, es tikai piedarbinu. Labi, ejam pēc kafijas un dosimies ceļā. Kafija ir uztaisīta, iesim paņemsim dzērienus un dodamies mašīnu. Uzsilusi vēl nebūs. Toreo. Uzsilusi vēl nebūs, bet sāksim braukt. Reku te pagālis ir. Gribi kaut ko padzerties līdzi? Jā. Reku darbiniekiem ir dzērienu telpa, ko paņemt. Tā gaisma neieslēdz. No darbinieki var ņemt un dzert. Uznebēt. Tā kā šefs pats dzer kolu, viņš ūdeni laikam dzīvē nekad nav dzēris, tad arī visi darbinieki var ņemt kolu pumpēt iekšā. Labi, ejam tālāk uz mašīnu. Stiprāk iesalis varbūt. Nav lēc iekšā. Šitais aparāts arī nav uz šaibām, bet uz tahogrāfu. Jāliek vien iekšā sava kartiņa braukšanas un brauksim. Tātad plāns ir tagad aizbraukt pēc 5 govīm, kaut kāda 1:40 vienā virzienā un pēc tam braukt apakaļ. Vairāk it kā plāna nav, man laikam kaut kādas cūkas būšot jāpalāc vēl pa vietu šeit un viss, bet žēl, ka vakar nefilmēju YouTube'am sēriju. Vakar, manuprāt, bija mans antirekords, ko es nostāvēju sastrēgumos. Tā.
paspiedu. Tūlīt jāievada. Tā. Ir izdarīts. Jā, antirekords tam, cik es ilgi nostāvēju sastrēgumos. Nekad nebiju tik ilgi stāvējis kā vakar, bet tur es saprotu, tur bija avarējusi fūre un pāri visām joslām pārgāzusies. Labi, es paņemšu vēl zābekus un tad mēs braucot ēdīsim brokastis, jo mūsu ģimenē tas ir pierasts, kad normāli un kvalitatīvi ēst brokastis. Bez brokastīm mums diena nesākās. Katrs laikam pieradina sevi pie kaut kāda ritma. Nu ko, kas ir ļoti svarīgi, ir aiztaisīt mēslu klapes. Labi, tagad es esmu tukšā. Nekas jau vēl nebūtu, bet tad, kad brauc pilnā un nav aiztaisītas klapes, nu tas ir tāds labs sitiens pa kabatu. Nu, mums lēnām sniegpārsliņām sākt atkal sniegs no debesīm krist lejā. Un it kā tur uz to pusi, kur mēs braucam tagad, mēs tagad mūkam no sniega, bet redzēs, varbūt šodien atkal būs jautrā slidināšanās. Brauksi šodien ar manuālo kārtu mēģinās? Nepaldies? Ne, nebraukšot. Ar traktoru ir braukusi. Nē, atbrauks apakaļ, te jau varbūt padomās. Atsēsties, pamēģināt ar manuālo pabraukt ar 7,5 tonnīgo. Ar traktoriem patīk maukt, vai ne? Jā, tas gan. Interesanti? Interesanti ar traktoriem. Tehnika patīk. Labi, jābrauc. Man 1,5 stundu un es nezinu, kas darās Hamburgā. Mēs nevis mūkam prom no sniega, bet dodamies sniegputenī tieši iekšā. Meitai uznāca miedziņš. Iebraucām, kur sakārtos jaku. Au! Un nevarējām noregulēt krēslu, tāpēc kaut kas sabojājies. Iesi gulēt? Jā. Super. Es arī vienmēr esmu sūdīgs blakus sēdētājs, līdzbraucējs, tāpēc, ka sēžot blakus, man arī vienmēr uznāk miegs un es miegu cietu. Labi, braucam iekšā sniegu, tad mēs skatīsimies, kas šodien mums tas sanāks. Nu, vakar bija draņķīgi. Opa! Ir! Jo! Vēl mums nāk virsū. Iedod alsīt, ka lamājos. Tas bija tuvu. Redzēji skatiņu? Man pat rokas trīc, mums gandrīz no tādu gabalu un uz veselību. Tādu gabalu un fūre būtu mums pakaļā iepūtusi. Izvēlieties nobrauktuvi pa labi. Bija ko iesvīst, bet es domāju, ka tam Opeļu šoferim vēl vairāk paduses slapjas, jo viņš aizbrauca ļoti lēni uz priekšu, vairs nekur nesteidzās. Pēc 500 metriem pagriezieties pa kreisi. Nē, viss pilnīgi aizsniedz jau. Ir ziema, ir ko izbaudīt, ir jautri. Brālēns tikko ierunāja ziņu, viņš saka, Anžiņ, tev taču bullis gandrīz ir noduris, ko tu tur pa šito te? Tas taču ziema īsti vīri brauc arī pa ledu, vai ne? Nekās nomainīs pamperīšus un mauks tālāk. Bet nu jā, ziema, redzi kā. Hi Leute, ich wollte sagen, ich war gestern bei den LEB-Gesprächen und sie haben gesagt, ja, wir haben Montagssport, aber wir haben Herr Muffat als Lehrer, jetzt Sportlehrer. Vai? Ir. Pagriez man. Meita prasīja, vai šitādu te mašīnu var ielikt šķērē? Nu var jau ielikt šķērē. Tikai jābūt atsaldētam bembistam, lai to darītu.
Es esmu atceldēts bembists. Ko? Vai, jā. Smuka ziema izbaudīt var forši. Esam klāt, tūlītām iebērsim skaidas un tad uzfilmēšu tikai piekabē, kur meita bēr skaidas, jo ārā, diemžēl, pie viņiem nevar. Labākā slīna. Nu ko, kraujam tās 5 gotiņas iekšā. Nu ko, raujam klapi vaļā. Gotiņas es nevaru rādīt, jo tur viss ir īpašumos un fermās. Bet, kā jūs teicu, šiten ir virs 3000 govju saimniecība un pieder tas viss holandiešiem starp citu. Tūlīt meita bērs skaidas un ies samīļot kādu gotiņu vēl. Viss sasals. Viss ir sasals. Vēl un ver vaļā. Tad aizēju līdz tām vidus durvīm. Reku tur kreisajā pusē izvelc ārā ar to sprostu. Reku tur. Nē, kreisajā. Jā, izvelc ārā to sprostu. Un rau vaļā. Riktīgi rau. Vo. Tagad aizvelc viņu tās durvis līdz pašam galam. Jā, un reku augšā to sprostu ieliec te. Tur augšā vieta. Jā, tur reku tāds caurumiņš. Caur to caurumu jāizliek cauri. Izliki. Tā, maisu paņem, sagriez sāniski. Nu, pacel augšā viņu. Liec zemes. Uzsit pa to maisa galu, tur, kur ir vaļā. Šitien jāuzšauj. O, tāds skaidrs paliek mīkstāks, un tagad vilnītī bēr, tu jau zini kā. Ops, aiziet. Jū, tev labi sanāk. Vo, pa visu izbēr. Var uzšaut vēl ar kāju, ja vai mīkstākas viņas, o. Viņas tur ir sapresētas. Višķi lēzenāk, tad vieglāk birst ārā. Vēl uzšava kāju. Karuseļ. Vo. Droši. Interesanti. Jā. Labi, es tā parasti nedaru, bet tev labi sanāk. Es zināšu, kā darīt tagad. Droši pa visu. Ļoti labi, paldies. Tu esi labs palīgs. Kraujam govis iekšā? Jā. Uzmanīgi slīd. Kā ir, Alis, nesabijies tajā brīdī, kad sameta priekšā, vai nepaspēja? Diezgan sabijos. Tu tomēr sabijies? Man likās, ka tu smaidīji. Jā, pēc, bet vispirms nezinu, vai jo iebrauksim iekšā vai nē. Jā. Un aiz mums jau vēl fūra bija. Jā. Nu neko, piedzīvojums, ne brīvdiena. Jā. Vajagais brīvā laika piedzīvot? Brīvlaika. Nu, brīvdienas, tas var teikt arī brīvdiena. Jā, skolā ir brīvlaiks. Uz nedēļu viņiem nedaudz savādāka sistēma, jo viņiem izdod liecības janvāra beigās. Un tad, tur tā skolu mācīšanās sistēma pavisam savādāk kā Latvijā. Meita mūzika klausās. Jāslēdz ārā, tāpēc, ka man būs copyright. Lady Gaga nepiedos man šito, vai ne? Labi, jāpiestāj, jāsaraksta grāmatiņa. Jaušo vēl viens maziņš video priekš TikTokā. Labi, draugi mīļie. Nekautrējieties, ja skatieties manu saturu, nekautrējamies uzspiest abonentu podziņu. Tas rada baigo prieku turpināt un filmēt un likt iekšā video. Man meita saka, ka izskatoties tā kā never ending story, visu laiku tikai ceļš un nekur nebeidzās. Bet ļoti maz mašīnas uz ceļa, tas forši. Jo, nezinu, vai nu kaut kur no uz manu pusi vispār tur tālumā viena ir tikai aizmugurē ar kaut kur tālu redzu. Man te viens galīgs sakuris jau. Tā ir, ka 4 jāceļās, vai ne, Elisīt? Nav viegli. Kā tu domā, par šoferi būtu viegli? Nē. Tu gribētu būt šoferis? Jā. Tu gribētu? Jā. Tiešām? Jā. Redz, dzirdējāt, kā gribētu. Kas ar vetārstu? Arī gribētu. Es gribētu savus. 2 dažādas lietas, vetārsts un šoferis. Un pavisam gribētu. Nu jā, tu vari vest dzīvnieciņus un būt vetārsts, vai ne? Dzirdējāt? Kā bērns domā, ka var apvienot arī? Jā, viņai sapņi ir 2 tagad. Pirms tam bija tikai vetārsts, kā šorīt uzzināju, tad arī patīk braukt. Nē, es jau zināju pirms tam. Viņa mums ar traktoriem gāž un patīk senais braukus, ja gribētu, ne? Jā.
kausu pacelēt. Jā. Ot, kaut kā tā mēs ripojam uz firmas pusi. Man baterija baigi maz palika uz telefonam. Es tikko publicēju to video, kur mums priekšā sameta. Un šito noteikti jūs redzēsiet sestdien. Nu, jūs jau tagad skatāties, tā tad ir sestdiena. Taupīšu bateriju, varbūt ar darba telefonu kaut ko vēl nofilmēšu, jo tam sliktāka kvalitāte, bet kadriņš būs. Tā kā varbūt tiekamies pie firmas, tad es arī uzzināšu, kas tālāk par plāniem mums šodien ir. Šajā būs tāda mazā īsā sērija. Jā, paldies jums, ja piespiežat abonēt pociņu, ja iemetat kādu komentāru, uzspiežat īkšķīti, tad vienalga ko. Tā kā ripinam vien par šito never ending story tālāk. Tā meita dosies mājās, viņa teica, ka viņai šodien piedzīvojumi pietiks, bet man, kā redz, atkal plāna maiņas krutās. Nekas te nebūs, man jāmauc uz kautuvi. Reku meita dosies uz mājām. Vai tev droši un patīkams ceļš? Bišķi pagaid tur, Alis pagaid tur brauc mašīnu. Reku viens dūlais Jurgens brauc. Aha. Dūlais Jurgens! Paga, atslēga mājā netiks. Tā, stop, jāiedod atslēgu. Jā, atslēgas iedevs, vadāk mājās nebūtu tiks. Labi, Alisīt, padod ziņu, ka esi mājās, uzliec telefonu lādēt. Tā, lai tev labs ceļš. Labi, pa kreisi jāpaskatās, jāpiebremzē. Jā, pareizi, izdarīja pareizi, un tagad mīzās uz mājām. Redz kā, svaigs gaiss un velosipēds. Tā. Ar šito ragaino es nebraukšu, es braukšu ar otru, kuram acis deg. Šito jau kolēģis sakrāvis. Arī pilns ar lopiņiem. Būs gara diena, bet šodien esmu optimistiski noskaņots, ka varēšu arī pavingrot. Cerams, ka sanāks. Jāiet izņemt ēdienas no mazās mašīnītes un jātaisās ir uz lielo mašīnu mazgā. Es vakar nostrādāju visu dienu, atbraucu mājās un atstāju viņu. Un tur ļoti daudz bija pilns ar sūdiem. Un tad tagad kāds viņu mazgā, tad es paņemšu tīru un braukšu ar tīru. Tā kā te visi uz mazgāšanu stāv rindā mūsējie. Visi maziņie. Vecais emaini, pusjaunais emaini un vēl viens. Visi stāv rindiņā mazgāties grib. Lot un reku manējo vakardienas mazgā. Rīt ārā. Kā labi izskāpj, ne? Patīkam skatīties, ka citi strādā, ne? Nav pašam jādara. Bet te nāk ārā dzīvs, nedzīvs. Jā. Tā kārtējās nesaskaņas. Mēs divi šoferi satikāmies pie vienas mašīnas un prasījām, uz kurien jābrauc. Viņš saka, uz turieni. Es saku, man arī uz turieni. Super, ejam uz ofisu. Ofisā atkal plānošana sačakarēta, un sanāk, ka tagad mums jādomā, kurš brauks uz vienu kautuvi, kurš uz otru, jo mums ir iedota viena mašīna uz vienu, un par otru tur kaut kas, nezinu. Es laikam braukšu tomēr ar dalīto. Reku tur dalītais stāv, piekab vēl noāķēta. Es visticamāk braukšu ar dalīto uz kaut kādu kautuvi, kurus vēl nekad neesmu bijis. Beidzot kaut kas atrisinājās, miljonus reizes mainīju plānu, kamēr kas ko kā. Es braucu ar šo te un tikai vilcēju tikai mašīnu bez piekabes. Eku degunus izbāzuši selpo, man ir 8, un tad kolēģis brauks ar šo te ar Skāniju, kurai acis ir. Tas arī ir piekrauts. Garaiņi nāk ārā. Tūlīt startēsim abi divi vienā virzienā, tikai es iešu uz Oldenburgas pusi. Viņš ies tālāk uz Kloppenburgu un uz Osnabruku. Nekādi tam ragi smuki.
€2 atradu. Pasties kā. Bagāts būs. €2 nekrāsi pie simtnieka netiks. Tikko bija smieklīgs gadījums. Nu kā jau katrā firmā, ar kolēģiem šeit tad kaut ko aprunājas, kuram tur cik stundas, nu labi, to mēs nerunājam cik stundas, bet cik ir kaut kas pagājušajā nedēļā, tur nostrādājis kādu grafiku un kaut ko tādu. Tad mēs tur sākām skaļi smieties un runājām, kaut ko par šefu runājām. Un vienā momentā no toletes viens bļauj, klusāk jūs tur pa mani runājat, ja, un es vispār, klusāk pa mani tur runājat un ļaujiet man te darīt savas šeptes, ja. Šefs toletē sēž un klausējās, kā mēs aprunājām viņu. Tā, labi, es bišķi izpūtu kabīni, braukšu ceļā, paņēmu kafiju un jāuztais viens ātrais brauciens, lai varētu mēģināt vēl šodien pavingrot. Davai, tiekamies pēc brīža. Nācās bišķi Facebookā padiskutēt, lai gan jēga jau maz. Ja šis video aiziet līdz Guntim, viņš zinās kuram, ja? Par to, kur sameta to mašīnu mums priekšā, viņš tur gudrojās nedaudz, ja? Bet tas nav jau nebija pirmais komentārs no viņa puses pie mana profila. Lai tev dzīvē labi iet, jo es domāju, kaut kas tev trūkst. Varbūt tev ģimenē kaut kas nav vai nav kādreiz bijis, jo normāli jau cilvēki nestaigā un savas ielības neraksta citu kaut kādā vidē. Jā, labi, pietiks par to. Es šito nekad nesapratīšu, kāds ir, tiešām staigāt pa citu profiliem un rakstīt kaut kādas kakas iekšā. Bet labi, tas, ko tas cilvēciņš ieraksta, tas jau patiesībā nav par mani vai par to, kam viņš ierakstīja. Tas ir par viņu pašu, jo tur visticamāk viņš ir nelaimīgs kaut kādā veidā. Labi, metam mierā šitos te heiterīšu lietas. Tūlīt būšu Brēmenē, noteikti novilkšu garām kolēģim, jo iešu pa otro joslu. Gribas šodien vēl pavingrot un rītā agri jāceļās. Tā kā tūlīt mašīnu satikšu kaut kur. Tā, kur viņš stāv pirmajā joslā. Tūlīt uztaurēsi. Tā, gandrīz esmu atbraucis. Es nezinu, pa kādām kazu takām man te jābrauc uz to Kautuvīti, jā, bet, nekas te šis apkārt nav, tikai mazs ceļš ar palicieniem un loks, kurš aizmests ar sāli. Tūlīt skatīšos, bet it kā normāli tāda maza Kautuvīte, ātri viss notiek, saka, izkrauj, izdara un brauc mājās, tāpēc cerams, ka šodien sanāks vēl normāli pavingrot. Jābrauc apakaļ, būs tur Brēmeni. Labi, es izkraušos, tad es pastāstīšu, kāds man plāns ir braukt. Johaidī, tur tālāk vēl sūdīgāks ceļš paliek. Es nezinu, vai šitais ir pareizais. Tā, tiekamies bišķi tālāk, pastīsimies, pa kuriem man te jāgā. Ko, zīme 6 tonnas. Ejam apakšā. Ievilkšu vēderu un būs man visas 5,5 tonnas. Tā kā tā asfaltiņš ir. Tad sāniski nenoslīdēsim, jo ceļš tāds slīpumā ir. Labais. Diezgan interesanta diena sanākusi būs. Ne bez pārsteigumiem. Tā, ledus arī sāk parādīties vairāk un tā špūre, tā josla tāda šaurāka. Labi, tā, jābrauc vienprātīgi tālāk. Tas bija baigi ātri izkrauties un saka, viss gatavs un tagad mauc mājās. Brēmenē viss stāv, tāpēc es domāju, ka man jāiet caur Oldenburgu un te jāpiekļaujas ir A1. Bet es domāju, ka es neiešu pa šejieni, braukšu cauri Brēmenai te un gar lidostu iešu ārā. Tas varētu būt ātrāk, jo te visa rinda stāva fūrēm. Jā, un tad uz Hamburgas pusi. Tā kā vairāk kadriņas baigi nefilmēšu, droši vien, jo man atmiņa telefonam pilna. Tad jau tiekamies jau Hamburgā. Jau ko baigie mēsli. Safilmētais materiāls, kurš bija vēl līdz Kautuvei un pēc tam apakaļ pa ceļam uz mājām. Pazuda un es viņu nevaru atrast.
un nevienā telefonā nav, bet es zinu, ka es viņu safilmēju. Tagad jau ir 6 dienas nakts, tagad ir bez 22 naktī. Mēs ar sievu ēdam maķīti, Big Macu, izbaudam divu vientulību randiņu, jo vecmamma palikusi ar bērniem. Tikko atbraucām no Hamburgas, mēs tā kā 2 jauneļi te stāvam uz tilta uz Bāņa, mierā klusumā un skatāmies, kā mašīnas brauc, klausamies mūziku, taisam romantisko pinkšķienu, pabučojamies bišķi. Bet, piedod, ka nav tas fails. Katrā ziņā redzi, sveiks un vesels atbrauc mājās, viss kārtībā, pavingroju, un tagad ir 6 dienas nakts. Bet tagad, kad tu skaties šo sēriju, ir svētdienas vakars. Tā kā zini, es pacentos, samontēju, pieliku šo kadru klāt, tāpēc piespied īkšķīti, uzspied abonēt podziņu, un tiekamies jau nākamajā video. Čau! 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 Nu labi, svētdienas vakars nav, bet visticamāk trešdienas vakars, kad tu skaties to video. Tāpēc, ka man Kapkats izmeta ļaunu joku un mēģināja samontēt video, nekādu nesanāca. Tie, kas man seko TikTokā zina, es jau teicu, ka video būs vēlāk. Tagad gan piespied īkšķīt. Šo video es samontēju ar parasto Samsung redaktoru. Jā, pačakarējos, bet samontēju. Tā kā tiekamies jau nākamajā.